Nu ko, turpināsim vakaru. Dāmas un kungi, laiks šī vakara 7. cīņai. Cage boxing svara kategorijā līdz 75 kilogramiem, 3 raundi pa 2 minūtēm. Vispirms aicināšu ringā sarkanajā stūrī sportists no Bauskas, pārstāvot Feel Good Club, 29 gadi, 75 kilogrami, Daniels Balodis! Daniels Balodis cīņas sportā pa lielam atpazīstamību ieguva ar dalību MMA cīņās. Jā, viņš savulaik pārstāvēja sporta klubu, ja nemaldos, Sevārčs. Sevārčs klubs ir ļoti zīmīgs klubs Latvijas cīņas sporta vēsturē. Sagatavojas ļoti daudz sportistu, un Danielam Balodim bija viena vai ir viena pro cīņa aiz muguras pirms 9 gadiem, tad viņš vēl bija jauns zēns, devās uz Saltu, kur uzveica Niku Neizaku. Jā, pēc tam, pēc kāda laika, Balodis pazuda, ilgstoši nebija redzams cīņas sporta apritē, un tad parādījās informācija, ka viņš ir mainījis sporta veids, pārgājis uz boksu. Plānojas arī pro boksā startēt šā gada februārī pret ārzemnieku sportistu no Norvēģijas Rikards Fredriksons, bet tā cīņa nenotiks. Daniels Balodis šajā organizācijā jau vienu cīņu ir aizvadījis. Tajā cīņā zaudēja. Uzminiet, kā viņš piekāpās. Jā, šīs dienas pretiniekam. Sportists no Rīgas, pārstāvot Bad Boys Boxing, 20 gadi, oficiālais svars 74,1 kilograms, Ādams Dubāts! Un tas ir Ādams Dubāts. Ādams Dubāts, puisis ir ar ļoti klasisku, skaistu boksa tehniku. Izdomājis, ka viņam arī no klasiskā, jeb olimpiskā boksa ir jāpāriet uz šo te cage boxing formātu, jeb boksa cīņām ar MMA cīmniem. Tas ir, protams, pavisam kaut kas cits. Tās sekmes viņam ir bijušas dažādas, bet pirmajā cīņā ar Balodu mačs noslēdzās pēc punktiem un Dubāts bija labāks. Protams, šobrīd ir spiediens gan uz vienu, gan uz otru sportistu, jo Baloža līdzutēji uzskata, ka pirmajā cīņā iespējams kaut kas nesakrita vai tiesneši neskatījās uz to pusi. Taču Dubāta līdzutēji ir pārliecināti, ka Dubāts parādīs to, ka pirmais rezultāts nebija nejaušība. Ādams Dubāts vēl nesen cīnījās citā organizācijā. Jā, viņam tā cīņa nebija īpaši veiksmīga, bet, kā zināms, pēc katras cīņas sportista izdara savus secinājumus, izanalizē cīņu, gan pretinieka darbību, gan savu darbību. Un Dubāts ir tas no tiem sportistiem, kas ieklausās, kurš grib mācīties, kurš analizē savus kļūdas un nevis vaino kādu citu savās neveiksmēs. Un tas jau ir ļoti svarīgi priekš sportistu. Un, jā, šeit redzam 9 gadu starpība starp abiem sportistiem, pat gribētu teikt gandrīz 10, jo Danielam Balodim 1. novembrī būs, pagaid, 1. novembrī šodien Danielam Balodim ir dzimšanas diena. Ja var ticēt oficiāliem datiem, jā, savā laikā, tad, kad viņš startēja MMA, tad, protams, viss tas tika reģistrēts. Un Daniels Balodis, man liekas, kopš iepriekšējās cīņas ir arī masās lielāks. Un šeit Ādams Dubāts saka, jā, viņam pirksti iepakstīja acī, bet, Dubāts ir redzēts dažādās situācijās, atceros. Viņš ir tāds, gribētu teikt, viens no sportistiem, kuram ir daudz ko stāstīt par nosacītu netaisnībām. Jo savu laiku Dubāts, kad startēja atvērtajā ringā LNK, viņam reāli tā kā MMA cīņā izlauza roku. Paņēma aiz alkoņu un nevis kā boksā, bet boksa cīņā paņēma izlauza roku. Un Dubāts guva savainojumu un uzminiet, kuram deva uzvaru.
Audē uzvar tam, kurš pārkāp noteikums. Nu, labi, gadās visādi. Un tad viņam bija vēl viena cīņa Liepājā, kurā arī saskrējās ar galvām, ar pretinieku. Un Dupatam tajā vadīšanās epizodē tika diezgan pamatīgi traumēta uzacis, dziļa brūce. Un, noņēma viņu no trases. Un, principā, nevis iedeva cīņai no kontesta, paziņoja cīņu par palikuši bez rezultātu, bet prēmēja pretinieku. Bet kas man patīk, domā, viņš par tām situācijām nepārdzīvoja. Viņš teica, labi, ir kā ir. Opā! Tas ir knockdowns. Knockdowns tika atskaitīts Balodi, bet ne, tas ir knockouts. Tas ir knockouts. Balods, bet šī izlaistā sitiena nespēja turpināt cīņu. Un Ādams Dupāts otro reizi savā karjerā sarūktīnā 30 gadus veco Danielu Balodu. Jā, Balodim tāda ne pati labākā dzimšanas dienas dāvana. Redzam šo situāciju. Balods nolaiž rokas, izraus savu pretinieku. Ādams Dupāts, bakš! Labs taimings. Īstā vietā, īstajā laikā, bet nav jau tā, ka tā bija veiksmes. Tas bija mērķiecīgs darbs, mērķiecīgs uzbrukums, kurš vainagojās ar ļoti spēcīgu knockoutu. Un Ādams priecīgs, viņa arī treneru korpus apsveic jauno sportistu, kā jau īsts sportists. Ādams Dupāts bija pie Daniela Baložu un apskatās, vai viss ir kārtībā sportisti. Tas ir sports. Abiem sportistiem! Tas ir sports un tiešām aplausa abiem sportistiem. Par nokautu pirmajā raundā uzvaru izcīna zilais stūris Ādams Dupāts! Uztaisām troksni! Ļoti labs sniegums! Ko, draugi mīļie, tā bija tiešām traka cīņa, tehniska. Abi divi strādāja labā līmenī. Tiešām, manuprāt, labā. Kā jūs šķiet, skatītāji? Tiešām bija labi, bet kaut kas tomēr vienam no cīkstoņiem bija vairāk nekā otram. Varbūt Ādams mums varēs pastāstīt, kas tas bija. Jā, pirmkārt, paldies visiem, kas atnāca. Bez jums šis nebūtu iespējams. Paši aplaudājumi sev. Es bišķi ilgāk parunāšu. Vēlos pateikt paldies savai ģimenei, saviem draugiem, maniem treneriem. Спасибо, тренер Дмитрий Гукин, Андрей Логинов. Без вас я бы никуда, ребята. Kā arī paldies manam sponsoram, Leonardo Ščeglam no Kartonkas Boxing. Leo, спасибо тебе. Un, ziniet kā, dzīvums māca daudz mācības. Un viena no mācībām ir piedot. Bija pirms cīņas. Tad neforši, nezinu, kaut komentāri no Daniela puses pēc pēdējās cīņas, kas bija baigi uzvilks kaut ko, bet mēs risinājām visu kā veču ringā. Es viņam piedodu, lai kā arī ir. Tas tikai sports, viss kārtībā. Paldies visiem jums! Uztaisam aplausos! Tieši tā! Kārtīgi vīri visu risina ringā! Ok, un ir vēl ko teikt? Ok. Kādi komentāri, draugs? Cīņa bija tiešām labi, augsts līmenis, bet notika nianse. Kas tev ir kādi komentāri? 6 mēneši atpakaļ es biju uz operācijas galda, man bija 2 operācijas. Es mācījos runāt no jauna, staigāt no jauna. Un mēnesi pirms es piekrītu cīņai.